Bet mēs turpināsim novilkt sarkanās līnijas, pētot un iedziļinoties baušļos. Es šonedēļ runāju, patiesībā ne ar vienu mācītāju, bet runāju ar vienu mācītāju, ka mēs tā savstarpēji viens otru apstiprinājām par to, cik svarīgi ir veidot draudzē vienotu izpratni ticības jautājumos. Un arī viņi savā draudzē iet cauri kādai sērijai, tieši ar tādu domu, lai tie, kas nāk uz draudzi, lai domā vienot par kādiem svarīgiem jautājumiem, lai mēs veidotu kopīgu vienotu izpratni. Un it kā jau, es teikšu tā, mēs visi esam ticīgi, tur cik kurš ir dziļumā, mēs visi esam vairāk vai mazāk, biežāk vai retāk lasījuši Bībeli. Mēs visi esam dzirdējuši kāds Jēzus Kristus līdzības un to mācību, to, ko Jēzus Kristus māca. Un tajā pašā laikā mēs katrs traktējam tās lietas mazlietiņ savādāk vai pat pilnīgi savādāk. Mēs dažādi interpretējam to, ko Jēzus Kristus ir teicis vai ko viņš saka. Un caur šādu svētrumu sēriju mēs veidojām vienotu, un es gribētu pat teikt tādu diezgan tradicionālu baptistu mācību, izpratni, tādu standartiņu jāsaka tā. Un kādam tas būs pašsaprotami. Es teiktu, vairumam no mums tas būs līdz ar to tā pašsaprotami, pieņemami. Kāds no jums tieši tā arī teiks? Es līdz šim tieši tā arī esmu domājis, tā es arī esmu ticējis, tā es arī esmu uzskatījis. Bet kāds vai kādā brīdī, ejot cauri šai sērijai, kāds var pateikt, es esmu domājis pilnīgi savādāk. Es domāju pilnīgi savādāk. Un tad, ja tu domā savādāk, tad patiesībā ir tāda sāpīga izvēle. Tad ir divi ceļi. Tas viens ceļš ir tā, es domāju savādāk, bet es joprojām varu iekļauties šajā draudzē, būt kopā ar šiem cilvēkiem. Jā, man varbūt ir kaut kas bišķiņ savādāks domas. Bet tad ir citi, kas dažkārt saka, es domāju savādāk, un tas ir tik radikāli atšķirīgi, ka es nemaz nevaru būt te kopā. Un arī tas mums ir jāciena, arī tas mums ir jāpieņem, un arī mēs tā dažkārt par kādām citām draudzēm, par citiem uzskatām, ka tas, kam es ticu, ir tik atšķirīgi, ka es tur vairs nevaru būt. Pagājušajā reizē mēs domājam par ļoti sarežģītu, es uzskatu, tēmu, par slepkavību. Un šoreiz it kā ir vieglāka tēma – laulība. Bet redziet, tas bauslis jau patiesībā runā par laulības slepkavību. Līdz ar to tēma nav vieglāka. Jo bauslis skan sekojoši. Tev nebūs laulību pārkāpt. Uzlieciet, 2. Mūzes. Tev nebūs laulību pārkāpt. Un es gribētu teikt tā. Visi, kas šo dzird, man liekas, ka visi pateiks āmen, patiesi, vai ne? Tā ir. Vai ne? Jā, ir, vai ne? Un visi dosies tālāk, it kā viss būtu skaidrs, viss būs pašsaprotam un viss būs labi. Bet redziet, tā lieta ir tāda, ka ja mēs sākam iedziļināties tajā, kas tur ir pateikts, tad var gadīties, ka no vienas pašas draudzes, no viena dievkalpojuma iznāk divi cilvēki, kas abi pateikuši āmen, un katrs aiziet īstenībā savā virzienā. Pat var gadīties, ka pilnīgi pretējos virzienos. Mazliet iemetīšu kaut kādus virzienus. Laulības jautājums mums īpaši aktuāls bija pirms pāris gadiem, 2023. 24. gadā, atcerieties, notika parakstu vākšana. Es pateikšu godīgi, es biju tikko atnācis uz to draudzi un es varbūt pārāk skaidri neizteicos, jo draudzes ietekmīgi cilvēku vidū bija atšķirīgi viedokļi. Patiesībā tie bija pat pretēji viedokļi, un es varu skaidri un gaiši pateikt arī nebībeliski viedokļi. Un es maldīgi domāju, ka es varu sargāt draudzes vienotību,
kaut kur varbūt pat uz kādiem kompromisiem. Es teikšu tā, tas, ko es no tā esmu mācījies, tas, ko mēs šeit kopā mācīsimies, ka kompromisi ir labi, bet tikai kamēr tie nav bībeliski kompromisi, Jēzus Kristus mācības kompromisi. Tādiem nav vietas draudzē. Definīcija saka, ka laulība ir likumā noteiktā kārtībā noslēgta vīriešu un sievietes savienība, kas veido ģimeni un rada viņiem attiecīgas tiesības un pienākumus. Un tas cepiens tolaik bija, un redziet, cik interesanti, un te mums arī vienmēr jāuzmanās. Kaut kur mēs daudz bija, kas sacepās un baigi sacepās par šo jautājumu, tikpat labi varētu teikt, nu, kur tagad ir tas cepiens? Vai ne, it kā visi nomierinājies, it kā, bet īstenībā tā diskusija bija toreiz par Satversmes 110. pantu, kur rakstīts bija valsts aizsargā un atbalsta laulību, un tad bija pateikts tā ir savienības par vīrieti un sievieti. Un tad sākās tā spēlēšanās, vai tas ir vīrietis un sieviete vai nav. Es varu pateikt skaidri un gaiši, mūsu Kristus Baptistu draudzes viedoklis balstās svētajos rakstos. Un 1. Mūzes grāmatā 2. nodaļā ir teikts, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Es šeit uzskatām, ka laulība ir starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Un viss cits nav laulība. Tā nav laulībā veidota ģimene. Tas, kas tur notiek, tās nav kāzas. Tur nav vīrs un tur nav sieva. Un ja kāds uzskata savādāk, tad mēs varam parādīt citas, nezinu, vai savienības vai baznīcas, kur varbūt to dara savādāk. Mēs pieturēsimies pie tā, kas ir svētajos rakstos rakstīts, pat, ja tas nebūs moderni, pat, ja tas nebūs stilīgi, pat, ja vairums domās savādāk, mēs tik un tā pieturēsimies pie tās patiesības, ko mums māca Dievs caur svētiem rakstiem. Bet arī pēc šī īsā paziņojuma uzreiz var rasties kaut kādi dažādi interpretācijas par to, ko Oskars ar to gribēja pateikt, ko viņš domā, un tad mēs tagad darīsim tā vai šitā. Mēs kādreiz par to veselu svētrumu vai bībeles studiju vai bībeles studijas pat varam izvērst par šo jautājumu, jo var rasties aplami secinājumi, ko es ar to gribēju pateikt. Bet tas nav šīs dienas jautājums. Šīs dienas jautājums ir, tev nebūs laulību pārkāpt. 2. Mūzes grāmata, 20. nodaļas, 14. pāns. Tas ir šīs dienas jautājums. Vienkārši mums ir jānonāk līdz jautājumu, kas ir laulība. Tāpēc, ka ja mums ir dažādas izpratnes par to, kas ir laulība, tad jau ir problēma. Pirms dažiem gadiem man bija saruna ar mācītāju, ar doktoru Megoru Emelu, un viņš man iedeva tādu ļoti labu padomu, ko es tā sev noglabāju, un es to jums arī dodu tālāk, un arī jūs to varat sev ielikt sirdīs, kas varbūt kādreiz palīdz. Mēs sakam, ja tu nezini atbildi, meklē Bībelē, bet ir kādi jautājumi, kur ir dažādas tās interpretācijas, un ir tādas pelēkās zonas Bībelē par kādiem jautājumiem, es tā varētu teikt. Un tad tas, ko viņš man ieteica šādos gadījumos, mēģini saprast, kāda bijusi ir Dieva iecere, ko Dievs gribēja radīt, kā Dievs ir gribējis radīt, kāds ir bijis tas ideālais stāvoklis, kā Dievs ir gribējis. Un mums kā cilvēkiem ir ļoti grūti pateikt, ko Dievs ir gribējis. Jā, šito baigi jāuzmanās, jo ir tādi arī mācītāji, kas sāk stāstīt, kā Dievs ir gribējis to un šo, un beigās tas ir auzās. Jā? Bet tomēr mēs kā cilvēki varam mēģināt saprast, kā Dievs, mēs varam mēģināt iztēloties, kā Dievs ir gribējis, iecerējis to lietu. Tas ir par tādām pelēkām zonām, kur mēs nesaprotam īsti, kā tad ir. Jo tas, ko mēs dažkārt kā cilvēki daram, mēs sākam mēģināt izskaidrot
tas, kas notiek apkārt pēc grēkā krišanas, ir stāvoklis pirms grēkā krišanas un ir stāvoklis pēc grēkā krišanas. Un mums dažkārt ir jācenšas mēģināt saprast, kā Dievs ir iecerējis, un tad ir noticis grēkā krišana, un tad Dievs kādas lietas, viņam tās nepatīk, bet viņš tās ir pieļāvis, pieļauj, un tālāk mēs kaut kur kuļamies un iesprūstam. Pirmajā Mūzes grāmatā radīšanas stāstā, kas tad ir teikts? Reku, te mēs varam pacelties atpakaļ par laulību, mēs varam pakāpties atpakaļ, kāds ir bijis ideālais Dieva modelis, ko tad Dievs ir gribējis. Pirmajā Mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā, pats sākums. Te ir teikts tā, vīrieti un sievieti Dievs radīja. Un Dievs tos svētīja. Un sacīja tiem, augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi. Un tad dažkārt kādam noteikti nepatiks šis. Un pakļaujiet sev to. Un valdiet pār zivīm, jūrām, putniem, gaisā. Un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Re, kur ir Dieva iecerētais, ideālais laulības modelis. Un tur ir ierakstīts cilvēku pienākums un cilvēku uzdevums. Tā Dievs ir bijis iecerējis pašā sākumā. Un mēs jau zinām, ka uzreiz pašā sākumā arī viss nogāja. Nu, ziniet, jāuzmanās ar uzreiz, jo mēs nezinām uzreiz. Dievs nepasaka, un pēc 3 dienām viss salaid grīstē. Tā bišķiņ paspekulēsim. Mēs varam pateikt, pēc miljonus gadiem sagāja grīstē. Tāpēc uzmanamies ar termiņiem, ar laikiem, ar chronoloģiju. Vispār ir jāuzmanās Bībeles kontekstā. Kas Dievam ir laiks? Bet Dievs ir bijis tā iecerējis. Un tad, un tāpēc, lai šo iecerēto ideālo kārtību, lai nepārkāptu, tad un tāpēc Dievs iedod bausli. Viņš iedod likumu to nesalauzt. Viņa radīja to. Bet jūs jau zināt, kā tas ir vienmēr ar likumiem. Tu jau var izdot nezinu kādu likumu. Bet ja nav kaut kādi svārsti, ja nav kaut kāda kārtība, nu, ko mēs darīsim, ja pārkāp? Vai ne? Tad kāda jēga no likuma? Un tāpēc ir kādi rāmi iedoti, lai to likumu ievērotu. Mūsdienās tādā, nezinu, darba vidē vai vēl kaut kur jūs noteikti esat dzirdējuši, ir tāds burkānu un pātagas princips. Ja? Burkāni tev iedod tāpēc, nu kā zaķītim burkāni iedod, ja forši man kaut ko labu iedod. Par labu uzvedību mēs iedodam labu kaut ko, bet par sliktu uzvedību mūs ar pātagu. Laulības pārkāpšana bija, tolaik, Bībelē visur, kur ir rakstīts, un laulības pārkāpšana arī šodien, arī šobrīd ir ļoti smags noziegums. Iestāšanās pret Dieva iedibināto kārtību. Laulības pārkāpšana ir sacelšanās pret Dievu. Tāpēc tas ir tik būtiski. Tāpēc kristiešiem tas jautājums bija tik sāsināts. 3. Mūzes grāmatā par pātagām runājot. 3. Mūzes grāmatā, un arī ir daudz vēl citas raksturvietas, bet 3. Mūzes grāmatā 20. nodaļā 10. pantā ir rakstīts baigais pātagas cirtiens. Tur ir teikts tā, un kad kāds vīrs laulību pārkāpj ar precētu sievu, un kad viņš laulību pārkāpa ar savu tuvāku sievu, tie ir jānodod nāvei, un viņiem ir mirtiem jāmirst gan pavedējām, gan pavestējiem. Un visur, kur ir rakstīts, mēs dzīvojam citā laikmetā, ja? Un daudz, kur varbūt ir teikts par vīru, ja? Bet sievas neatslāpstiet. Tas pats attiecās uz jums. Un, protams, ja mēs šādi izlasām šo likumu, Latvijas likumdošanā nekas tāds nav ierakstīts. Un kāds teiks, paldies Dievam. Tas izklausās šausmīgi barbariski un mežonīgi. Un atkal, redziet,
svarīgi domāt, tādā plašākā mērogā. Pagājušajā reizē mēs domājam par nāves sodu, tā skaitā. Tas ir tikai soda veids. Un mūsdienās tas izskan ārkārtīgi barbariski un mežonīgi. Tas ir mums šodien, tas izklausās tik barbariski un mežonīgi. Bet īstenībā arī tikpat barbariski un mežonīgi tas izklausījās to dienu Romas impērijā. Atcerieties, Jēzus Kristus laikā, tātad ir Romas impērija, mega liela impērija. Un kur tad ir Izraēla? Tas ir pilnīga nomale, pilnīgi kaut kāda nomale, ja? Un mēs arī Padomu Savienībā bijām kā nomale, bet mēs bijām, pie Eiropas, mēs bijām, tāds, rietumu gals, ja? Tad šajā gadījumā Roma, Grieķija, Atēnas bija tie centri. Tie bija tie lielie centri, ap ko viss griezās. Savukārt Izraēla viss mežoņi kaut kādi, atpalikuši. Šodien mums ir pilnīgi cita izpratne par laulību. Kā Jēzus laikā arī. Īpaši jau no Grieķu vidū, un Grieķu vidū baigā izvērtīgi tajā laikā. Jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies no mūsdienu viedokļa, tad runa par tādu īstu vīriešu uzticību nemaz neeksistē. Tāds jautājums. Jā, piedod. Vīriešu uzticība, tas bija kaut kas tolaik nesaprotams impērijā. Kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka sieviete bija vīrieša īpašs. Tas, kas tolaik Grieķijā, Romā valdīja, arī bija šis laulības pārkāpšanas moments, kā nosodāma rīcība, bet bija pilnīgi cits aspekts. Un padomājiet, cik tālu mēs esam aizgājuši. Pilnīgi cits aspekts. Tas aspekts bija tāds, ka tu vīrieti rīkojies slikti, ja tu pārkāp laulību, tāpēc, ka tu pārkāp laulību ar tā cita vīrieša sievu. Tātad tu bojā viņa īpašumu. Jūs iedomājaties, cik tālu mēs esam nokļuvuši. Pilnīgi kaut kādā citā virzienā. Praktiski tolaik tā juridiskā situācija bija tāda, kad runa bija par to, ka viens vīrietis apzaga citu vīrieti. Tajā laikā, kad Jēzus dzīvo, nāk pa pasauli staigādams, tajā laikā rietumu izpratnē neeksistēja tāda laulības pārkāpšana, un ka laulība ir kā Dieva dota, Dieva svētīts veidojums. Dažkārt mēs lietojam mūsdienās vārdu sakraments un citās baznīcās. Un tad iedomājieties, cik milzīga plaisa bija starp to, ko Jēzus tanī nomalē sludina un stāst un dara, un to, kas notiek Romas impērijas centrā. Milzīga plaisa pirmkārt par to, ka Dieva dotā mācība, tas, ko es jums iepriekš rādīju, ka laulība ir Dieva dots svētīts veidojums. Ka tā ir vispār vērtība. Tolaik tā galīgi nebija. Un ka laulība, iedomājieties, un tad pēc būtības parādās, ka laulības pārkāpšana, laulības graušana ir sacelšanās pret Dievu. Tas bija tolaik, tai impērijai pilnīgi nesaprotama sveša lieta. Kur vēl doma par to, ka šim vīrietim ir paredzēta šī sieviete, un šī ir tā īstā un pareizā savienība, un šie divi, ka viņi ir sanākuši kopā, viņi ir jāsargā, un viņiem ir jācenšās būt kopā. Un ka trešā persona, kas tur iejaucās, ka tas ir zaglis un dievprāts šķēlēs. Kaut kas pilnīgi netverams un nesaprotams.
Un iedomājieties, tad nāk Jēzus. Un ko Jēzus vēl saka? To mēs šodien dzirdējām. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā ir rakstīts, Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību. Un tad viņš saka, bet es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savu sirdi. Mazliet pa Bībeles tulkojumiem mums ir tas cepiens Latvijā joprojām. Vecajos tulkojumos ir lietots vārds sieva, jaunajos sieviete. Redziet, mums ir laulība gredzens, un ja ir laulība gredzens, tad mēs zinām, ka tas cilvēks ir precējies, tad viņš ir laulājies, laulātā statusā. Un tad, ja mēs skatāmies uz šo rakstuvieti, un ja mēs tur izlasām par sievu runājam, tad mēs varam tā iedomāties, ja es paskatos uz to vīrieti vai sievieti, nav laulības gredzens, tad es varu fantazēt. Tad es varu ļauties vaļai. Es taču nepārkāpu. Tas, vārds, kas šeit ir lietots, viņš ir vienlaicīgi gan sieva, gan sieviete. Tāpēc pareizi ir abi tulkojumi. Bet mēs varētu teikt tā, ja Jēzus būtu gribējis runāt tikai par sievu, par precētām sievām, tad viņš būtu ierakstījis, tad viņš būtu pateicis, mums Bībelē būtu rakstīts cita sieva. Viņš nesaka cita sieva. Tātad pēc būtības viņš pasaka vīriešiem, ja tu domā par kādu sievieti, vienalga precētu vai neprecētu, ja tu viņu iekāro, ja tu ļaujies savām fantāzijām, tu pārkāp laulību. Jēzus Kristus visu laiku cenšas dziļāk bauslības kodolā iekāpt iekšā. Viņš nepaliek burta kalpībā, viņš iet svētā gara kalpībā, ja mēs tā gribam teikt. Viņš ielūkojās, ko tas baušļa gars, ko mēģina pateikt, ko mācība mums mēģina pateikt. Un viņš vēl ārā šīs lietas. Un tolaik tas bija pilnīgs ārprāts, kas no viņa skanēja. Tie cilvēki vispār, tāpēc bija šokā un tāpēc viņi bija tāda rīcība bija. Bet īstenībā Jēzus jau tolaik runāja uz šodienas cilvēkiem. Un tā ir kārtējā revolūcija. Atcerieties šī lieta, ko Jēzus pasaka. Atcerieties 4. janvārī, kad mēs sākām šo svētrumu sēriju, es minēju par to, ka jūdu rabīni interpretēja šķiršanos. Mēs šodien nerunāsim par šķiršanos. Jūdu rabīni interpretēja un spriedelēja par tiesībām, kad ir tiesības šķirties un kad nav. Un viņi paņēma to 5. Mūzes grāmatu, un tur bija rakstīts, ja sieva vairs neatrod labvēlību vīra acīs, tad no viņas var tikt vaļā. Ja sievietes slikti uzvedās, tad no viņas var tikt vaļā. Un tad tur bija tā, viens rabīns skaidroja, runa ir par laulības pārkāpšanu. Un tad tur tie citi rabīni saka, tur, ja slikti uzvedās. Un vēl cits saka, nē, ja vienkārši nepatīk, tad arī tas viss skaitās. Un tagad iedomājieties, tas, ko Jēzus dara, viņš paceļ šo standartu tik augstu. Viņš pasaka, kāda sagribēšanās, kāda labpatīk, man patīk cita vairāk. Tu vispār nedrīkst skatīties uz citām. Vai uz citiem. Kāda vēl sieviešu pētīšana, iekārošana, tā jau ir laulības pārkāpšana. Iedomājieties to laiku, kad viņi to runā, viņi galīgi neiedomājas, kāds būs laikmets šodien, pēc 2000 gadiem, kur normāls vīrietis pa ielu nevar pāriet pāri, lai viņam neuzbruktu jau kādi puspliki sieviešu. Ja? Internets pilns, reklāmas pilns, visur. Un tas pats attiecās arī uz sievietēm. Kādi vīrieši, visur tiek pozicionēti. Tad, ko izdara musulmaņi? Viņiem arī šie vecie derības likumi, viņi jau viņus arī turpina censties ievērot. Tad viņi paņem sievieti, noklāja tā, ka vispār nekas nav redzams. Tepiķis, jāsaka tā.
Un tas ir viņu pieeja, kā risināt šo problēmu. Kā lai panāk, ka vīrietis neskatās tur, kur viņam nevajag skatīties. Nu, tad aiztaisam sievieti ciet. Bet kā par vīriešiem tādā gadījumā mēs arī varam pajautāt no sieviešu puses. Vai mums būtu jāiet tāds pats ceļš? Domāju, ka nē. Es teikšu tā, mūsdienu vīriešiem šis ir tāds labais cīņas izaicinājums. Mums jau nav baigi jācīnās par dzīvi, par eksistenci, par karošanu ar ļaundariem, kuri nāk. Un, protams, ir dažādas valsts un dažādas situācijas, bet šī ir katra vīrieša iekšējā cīņa. Un arī katras sievietes iekšējā cīņa. Neskatīties tur, kur nevajag. Neskatīties uz to, uz ko nevajag. Neielaist savā sirdī, savās acīs, savās kārībās to, ko nevajag. Tā ir mūsu ikdienas cīņa. Un tā ir smaga cīņa. Jo tā ir cīņa pašam ar savām domām, iedomām, acīm. Bet tas viss ir par pātagu. Kā tad ar burkāniem? Mēs varam baidīt ar elles ugunīm, bet mēs labā veidā varētu kārdināt ar ēdenes dārza svētībām. Tas, kas ir rakstīts Salamana pamācībās 12. nodaļā, 4. pants un vecajā tulkojumā, tur ir rakstīts: tikumiem apveltīta sieva ir sava vīra krāšņas vainags. Jaunajā tulkojumā ir rakstīts: tikla sieva ir sava vīra kronis. Un es, kā jūs redzat, tulkojumi atšķirās un man jūs ir jābēdina. Ja tagad jau ir cepiens pa Bībeles tulkojumiem, tad jāsaka tā, neviens nav labs tulkojums. Mums jāgaida nākamais tulkojums, kas būs. Jo tas lietotais vārds tikums vai tikla, viņš neietver to visu, kas tur tādā vārdā īstenībā ir. Mums latviski mēs vairāk šeit redzam it kā, kad sievietes tā kā rakstīts, tikumība, ja? Vairāk uz tādu, tomēr seksuālo virzienu, bet tas vārds, kas šeit ir lietots, viņš ir ļoti plašs. Tas nav galvenokārt par tikumību. Tas, kas ir pateikts, kāda ir sieva, es gribu vienkārši savā ziņā pacelt sievietes, jo šajā gadījumā mums visu laiku ir kā runa par to, ka sievietei jābūt tādai nospiestai, pazemīgai, tur maliņā mazai kaut kur neredzamai un tam līdzīgi. Bībele tā nemāc. Tas vārds, kas šeit ir minēts, tikla vietā mēs varētu lietot spēka pilna, varena, bagāta. Citās vietās šīs pats vārds ir izmantots apzīmējot karaspēks, armiju. Dažos angļu tulkojumos ir lietots vārds excelenta. Excelenta sieva. Ja? Tas nav runa tikai par tiklumu, par tādu pazemību. Te ir runa par to, ka Salamans saka, ka sieviete nav vienkārši nemanāma ēna. Laba, stipra sieva. Un šis ir tas burkāns, kādai būtu jābūt laulībai. Laba, stipra, varena sieva. Un Salamans saka, cik forši būtu, ja tev būtu tāda laba forša sieva, ja, stipra sieva. Jo tad, ja tev ir tāda sieva, un tādai ir jātiecās būt sievai. Tas ir atkal sievas pienākums. Tad tāda sieva ir kā kronis vīram. Un vairāk ir jāstās tieši uz vārdu kronis. Kā zelta kronis vīram. Un kronis, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī sieva dara vīrieti, savu vīru par ķēniņu. Ideāla laulība ir tāda laulība, kur sieva var teikt savam vīram, tu esi mans karalis, un vīrs var teikt savai sievai, tu esi mana karaliene. Tādu laulību Dievs ir iecerējis ēdenes dārzā.
Tādu laulību Dievs ir iecerējis, kāpēc viņš Ādamam dod Ievu. Tādu laulību Dievs grib, lai mēs sargājam un aizsargājam. Tādu laulību Dievs aizliedz pārkāpt. Tas ir tik svarīgi Dievam. Noslēgšu ar lūkšanu.